Jaunieši no visas Latvijas ieradušies uz profesionālās izglītības iestāžu jauniešu pašpārvalžu fórumu Rēzeknes tehnikumā. Programmas Erasmus Plus jaunatnes līdzdalības projekta Domā, runā, dari galvenie mērķi ir attīstīt kompetences, stiprināt zināšanas par līdzdalību un pacelt aktuālās problēmas profesionālajā izglītībā. Šajās 2 dienās jaunieši piedalīsies dažādās aktivitātēs, kur viņi varēs gan debatēt, stiprināt savu runu, kā nesatraukties pirms sarunas. Būs arī izlaušanās spēle, ko viņi varēs izspēlēt, un lai stiprinātu arī savas zināšanas vairāk kārt par līdzdalību. Visi, kas piedalījās, jūs jau esat soli gājuši tālāk. Atcerieties, jo vairāk darīs, jo labāk būs, jo vairāk trenēsies, jo labāk sanāks. Fóruma pirmajā dienā jaunieši iepazinās, dalījās pieredzē ar veiksmīgiem līdzdalības projektiem un piedalījās dažādās nodarbībās. Audzēkņi trenēja publiskās runas spējas un piedalījās debatēs, kā arī izspēlē izlaušanās spēli par līdzdalības tēmu un pārbaudīja savas zināšanas kritiskajā domāšanā. Šī nodarbība bija vairāk attiecīga par līdzdarbību. Mēs runājam reāli sakot par visu līdzdarbību, par politisko līdzdarbību, par jauniešu līdzdarbību, par pilsētas līdzdarbību. Šai nodarbībā mēs uzzinājām, atvērām savas tās mērķus, motivācijas, ar ko mēs ejam un kā mēs tos varam vispār sasniegt mērķus. Projekta organizēšanā aktīvi iesaisties gan audzēkņi, gan mācību spēki, gan arī pieredzējuši eksperti, kas fórumu padarīja daudzveidīgu. Piemēram, projekta Dori komanda vadīja izlaušanās spēli līdzdalība. Tiem, kam es vadīju, bija 3 grupiņas. Viņiem tīri labi patika šī izlaušanās spēle. Viņi teica, ka bija interesanti. Un, jā, tā interese arī ir atkarīga no tā, kā mēs kā vadītāji vadam. Un mums bija forša sadarbība. Jā, viņam ļoti patika un arī mums patika vadīt, bija interesanti. Fóruma 2. dienā notika jauniešu diskusijas ar Saeimas deputāti Juri Viļumu un Rēzeknes pagaidu administrācijas vadītāju Gunu Puci. Tika apspriesti jauniešu satraucoši jautājumi profesionālajā izglītībā, tāpat meklēt iespējamie risinājumi. Kamēr tev tur draugi iet uz visām ģimnāzijām, tev ir kauns pateikt to, ka tu aizgāji uz tehnikumu, bet tehnikumā tu iegūsi tādu pieredzi, ko tu nekur citur neiegūsi. Laikam īstenībā tas pats svarīgākais tieši ar jauniešiem šobrīd aprunāties, un ja man izdevās atbildēt uz kādu no viņu jautājumiem par prestižu, par stipendijām, par to, kā tālāk darboties, tad es būšu priecīgs. Katrā tomēr skolā ir dažādāki tie risinājumi atrasti, un tas ir labi, ka viņi apmainās ar pieredzi, un varbūt viņi var aizbraucot uz savu skolu, pateikt direktoram vai vadībai, ka, ziniet, tajā skolā dara tā. Fórumā piedalījās jaunieši no dažādām Latvijas pilsētām – Balviem, Jēkabpils, Daugavpils, Krāslavas, Ogres, Valmieras un Rīgas. Viņi novērtē dalību projektā, jo tās ļauj nodibināt jaunus kontaktus, stiprināt gan tehnikumus, gan to pašpārvaldes. Jaunieši ir tie, kas veicina pozitīvās pārmaiņas savās izglītības iestādēs. Ar to finansējumu, ko mēs iegūstam, mēs varam tik ļoti sevi attīstīt un izpausties dažādās jomās, jo mēs rakstam projektus tieši ar tādu domu, lai mēs kaut ko iegūstam un iemācamies, kas nav varbūt iespējams skolas vidē un parastajās stundās. Iegūtās zināšanas jaunieši varēs izmantot mācībās un nākotnes projektos. Savukārt diskusiju laikā apkopotie jautājumi un risinājumi tiks nosūtīti Izglītības un zinātnes ministrijai un Saeimas atbildīgajai komisijai.